Jau 4. reizi Valmiermuižas kultūras biedrība izgaismo parku ar gaismas instalācijām. Un šogad tās radīs mākslinieks Krišjāns Strazdītis ar savu unikālo instalāciju Latvietis un viņa kosmos. Valmiermuiža, kas jau 18. gadsimta sākumā ar hernhūtiešu ienākšanu kļuva par pirmās latviešu garīgās atmodas šūpuli, joprojām rosina izpētīt, kā šī kustība veicināja gaismas un izglītības izplatīšanos. Ik gadu viens mākslinieks, iedvesmojoties no šīs tēmas, rada gaismas instalāciju, piedāvājot savu skatījumu uz gaismas nešanas ceļu. Katrs gads mums ir īpašs, jo attiecīgi katrs mākslinieks nes to savu piedāvājumu. Un mēs netaisām gaismu šovu, mēs netaisām lielas instalācijas, bet tieši pievēršamies šīm vērtībām, kas mums pašiem ir svarīgi, un arī māksliniekam. Līdz ar to liekas ļoti interesanti, kā mēs varam katru gadu tās attēlot. Tieši šajā svētku nedēļā, attiecīgi no 11. līdz 18. novembrim, man pašai personīgi ir interesanti skatīties, kā tad mēs varam katrs apzināties šo mūsu vērtību, mūsu piederību Latvijas valstī, un kā mēs šeit jūtamies. Un man liekas, tas ir svarīgi sajust sevi, kā mēs katrs varam to risināt un priecāties par to, novērtēt to, ka mēs esam šeit un tagad un varam to izbaudīt. Ir ļoti liels prieks atklāt šo instalāciju kopā tieši ar mūsu pašu kaimiņu mākslinieku, jeb attiecīgi no Valmieras novada esošo mākslinieku Krišjānu Strazdīti, kas tieši darbojas kā gaismu mākslinieks. Līdz ar to tad, beidzot, gaismas instalācija sastopas ar tiešām gaismu mākslinieku. Lai gan sākotnēji šķiet, ka gaismas instalācija ir puzurs, pats mākslinieks uzsver, ka tā gluži nav. Puzurs parasti viņš ir gaisā peldošs, kas ir iekarināts, bet šis ir piezemēts ala puzurs. Viņš ir kā tā latvieša savienošanās ar zemi, ar savu būtību. Īstenībā es viņu no domas jau tas jau ir kaut kādi 3 mēneši. Jā. Viņš ir ļoti pamatīgs darbs. No sākuma vispār par koncepciju, kas tas vispār ir un kāpēc es to veidoju. Un tā veidošana, jā, tas arī prasīja savu laiku. Pati pa sevi. Protams, es viņu praktiski gandrīz viens pats viņu taisīju. Man liekas, tas ir tā latviešu būtība, kas man liekas, ir jāatgādina šobrīd cilvēkiem. It sevišķi šajā laikā. Līdz ar to tad var skatīties, kā šie materiāli spēlējas, kā šīs tēmas spēlējas. Un tas pats arī, manuprāt, tāds zemnieku ideoloģijas saskaršanās ar tādu augstāku domu lidojumu. Gaismas instalācijas atklāšanas pasākumā muzikālo pavadījumu nodrošināja dziesminiece Helēna Kozlova, kura bija arī mākslinieka iedvesmotāja šim darbam. Pirmo dziesmu, ko mēs dzirdējām, Vējas pārmieris, es viņu klausījos principā lūpā, un kamēr es viņu veidoju, kamēr es domāju par viņu. Debesis tiem visiem pārī savu skatu augšu pvērs. Gaismas instalāciju projektu organizē Valmiermuižas kultūras biedrība ar atbalstu no Valmieras novada pašvaldības un Valmiermuižas salas darītavas. Projekta kuratora ir Valmiermuižas kultūras biedrības projektu vadītāja Inese Tone.